Labrīt, no rīta. Šobrīd es eju pa mežu un domāju, jāpasaka jums, lai nebūtu tā, ka smadzenēs to tā kā paturu, bet tālāk netieku. Katru rīt domāju, vajadzētu ņemt miskastes maisu, vai ir kādu maisu, un lasīt visus tos gružus un samētājumus, kas ir mežā. Un tiešām es arī bija Latvijas radio arī kā labāk dzīvot. Nezinu, cik nesen, bet bija raidījums par to, kā doties pastaigā ar suni vai vienkārši pašam ātrā solī, bet paņemt līdzi maisu. Un tas arī var būt kā mērķis un pietupienus tādā veidā veikt. Jēga pašam un jēga sašam. Valstī jēga. Dzimtenē jēga. Tādos cēlos vārdos. Šodien tagad labs noskaņojums. Ir nedaudz vējains, tikko uzpilēju dažas pilītes. Iziešu tādu, pavisam mazu loku ar suni. Un tad es gribu aiziet pie kaķa. Jā, man kā citādi spiež uz smadzenēm. No rīta jau pamostos un domāju, ko viņš tur viens. Jā. Nē, ja visu laiku viens, tad tas neder tomēr. Jo viņš ir tik ļoti sabiedrisks, tas viņam ir pārdzīvojums. Kā kaut vai manai omai. Oma aizbrauc uz slimnīcu un viņa slimnīcā pārdzīvo par savu kaķi, jo kaķis ir ik uz soļa blakus. Tā jau tāda kā nedalām savienība. Rīt šodien kā acis vaļā tā lasīju Murakami grāmatu. Jā. Teiksim tā, Murakami vispār savu stilu ir diezgan tāds oriģināls. Tad šī grāmata, jā, tik viegli neiet, godīgi sakot, nav tā, ka tā jākoncentrējas. Domāju, sanāk, ka man pie kaķa ir šovakar vēl. Tagad es eju. Šovakar un rīt no rīta. Un vakarā viņas pašas ir mājās. Kaķis un es sēžam. Kaķītim tā vajag uzmanību. Es par tik sabiedrisks dzīvnieks. Laikam jau ir tā, ka šķirne arī tomēr piešķir kaut kādas tādas prāta spējas, kā tādam parastam sētas kaķim laikam nav. Man vienkārši nav bijusi darīšana vispār ar kādiem šķirnes kaķiem. Gribētu, protams, savu draugu daudz filmēt. Ļoti skaists kaķis. Kā viņš te gorās visu laiku un tā. Ļoti tāds ieinteresēts, tik interesanti. Pārnāc tikko mājās. Vienkārši pa ceļam jau ieraudzīju, kāds tas mētelis izskatās. Redzat? Vienkārši briesmīgi. Viss vienās vilnās. Jānorulē, tā ir. Melns metals ar mājdzīvniekiem, tā ir traka kombinācija. Tagad brokstīs vāru olas, bet tikko apēdu sautējumu. No rīt, protams, dateli sēdu, pirmais ēdiens. Tad jau bija, tad, kad acis atvēru 6 ar kafiju. Jā, bet var pateikt vienu lietu. Man šajā dzīves posmā, ja sanāk man garšoja sautējumi, nezinu, piemēram, pirms gada vai 2, tad šobrīd man negaršo vairs dārziņu sautējums. Man negaršo vārīti dārziņi, piemēram, vārīts, pipars un paprika. Vienīgais, kas vārīts dara, ir kartupelis. Burkāni man arī negaršo īpaši, kāposti, tā. Es labāk visu ēdu svaigu. Tiešām. Un vīrs savārīs tādu ritīgi lielu grāpi ar to sautējumu, jo tas ir kazanā tādā vārīts. Tur visa veida dārzeņi, arī kaut kāda, man liekas, ka šitas ir, nezinu kas, neglīti izskatās, nav ko rādīt. Kā jau dārzeņi, tā kā pašķīst un kļūst tādi pļurīgi. Jā, viņš diezko pats neēda. Tā kā spiež uz mani, bet man arī negribas. Ko mēs tā darīsim ar to grāpi?
Es nezinu, es piedāvāšu laikam kaimiņiem. Jā, mēs visu laiku dalāmies ar kaimiņiem. Un, normāli būtu tiešām sadalīties. Jā, jāsadalās. Jāpiedāvā. Šāds ar flomasteriem izkrāsots. Un šāds darbiņš ir pēc kontūra apvilkšanas. Nosaukums tāds visai banāls, bet, tāds pirmais man nāca prātā visur plaukst. Jā, pavasarīgi. Nē, vispār tāds jauks moments ir arī ar flomasteriem. Atradu tādu ļoti superīgu kastīti koka. Mājās vīrs kaut kad ir taisījis. Un tur stāvēja tādas lietas, kas vienkārši var citur stāvēt. Un es ieliku tos flomasterus šeit. Un tēt kaut kādu zinām periodu, man liekas, es zīmēšu gan ar krāsām, gan ar flaumīšiem. Tikko spēcīgi daudz laika iztērēju. Vienkārši, lai skatītu, lai neiet uz veikalu, bet lai skatītos lietas, ko var pasūtīt internetā. Piemēram, man ir kaut kādas opcijas, kas man ir ļoti nepieciešams. Un tad es tur skatījos un šķirstīju. Piemēram, somiņi, ja? Piemēram, šī Ziemassvētku, nevar tādu tomēr vairs tādā ziņā, ka man pašai nepatīk Ziemassvētku tematika, ir Ziemassvētku, kaut kāda cita vajadzīga, tāda arī ērta. Un to skatījos, botas paskatījos, viss kaut kādas tādas plašķis, piemēram, un meklēju un skatījos, un iznācis aizņem daudz laika, un tur pazūdi un ielīpi. Es jau paskatos 12, trakā māja. Man ir vajadzīgs tolis papīrs, veļas pulveris. Tās divas lietas beigušās, nozīmē atkal uz veikalu. Jā, biblioteka atnāca paziņojums. Vakar draudzene uzrakstīja un ieteica grāmatu tādu Zane Nuts. Otrs vārds bija par kaut kādu karaļvalsti. Un es to grāmatu meklēju grāmatnīcā. Nav. Grāmatnīcā nav izpārdota. Pasūtīju bibliotekā, un šodien jau ir. Var braukt paņemt. Tā kā saka, atkal pilnas rokas darbu, un mazais lūdzu, lai viņi paņem ātrāk. Un tā. Domāju, labi, ka es neesmu nekādos ne Instagramos, ne Facebookos. Ja es tur būtu, tas vispār atņem laiku. Šausmīgi. Tāpēc labas tās dienas, ka vienkārši paņem grāmatu rokā, adīkli, bet tas viss aprīja laiku, un tas jau normāli. Dažas mantas, kas vecākiem sagādā, pirmkārt šeit var regulēt skaļumu. Tad bērni viņā dzied, bļauj. Es viņu ik pa laikam izvilku ārā. Tagad noiešu malā no viņa. Ir tā, es ik pa laikam savācu, tad, kad man jau līdz kaklam tas mikrofons ir, tad es viņu noslēpju. Kaut kur piespiež spodziņa, tas sāk šādi skanēt. Mazais dēls uzreiz, kur mans mikrofons, kur ir ielikts, un sāk meklēt. Labi, man atkal jāizvalk, bet šodien es sapratu, nē. Man, diemžēl, klusītēm ir jānoliek šis mikrofons uz miskastēm. Es nezinu, man liekas, kā 4 gadi tas ir normāls laiks, cik mēs, gandrīz 4, ja, jūnijā 8. sanāk, jā, aptuveni 4 gadi. Jā, tāda arī pietiek. Tagad, lai kāds cits ar šo pamocās. Vai arī, vienkārši citiem tas prieks sagādās, varbūt vecāki arī dziedās. Tikko atbraucu mājās, braucu, un kaut kāda šodien jocīga diena. Nav tāda tā kā parasti. Kaut kāds tā kā trauksmainums iekšā. Liekas, tā kā es esmu kaut ko aizmirsusi. Neesmu izdarījusi. Un esmu aizmirsusi, bet kaut kas tas tāds ir, neatceros, un tā jau vakar likās. Un nezinu, kas tas ir. Tā kā kaut kāds neizdarīts darbs. Labi, biju veikalā, un tad jau vakar tā arī īstenībā nekādas pārtikas produktus nenopirku, tikai to grāmatu. Un cita veida iepriecinājums. Tādas la lietas. Tā, es maksimā biju. Kāposti, kā vienmēr, ļoti sagribēju svaigu kāpostu pagraust. Dārzeņu, banāni tādi izskatījās garšīgi. Neēdīšu ar mizu, nekādu satraukumu. Šķiņķi, lazdrieksts nopirku. Brokoli. Tā, Jaunpils sieru šādu, neesmu ēduši, man liekas. Viss. Un tolts papīra iepakojums, lielā pulvera,
iepakojums un kaķu smilts. Ritenis. To visu atvest. Vienkārši tīk brīžiem. Es vienmēr domāju, kāpēc man nav to vadītāja apliecība. Bet tad es atkal domāju, labi, ka man nav, jo tad man obligāti būtu jāiet vingrot. Jo, jo cilvēks tikai, nezinu, aizvirzās ar mašīnu līdz darbam, tur sēž minimāli staigā, pēc tam atvizinās atpakaļ, visur vizinās ar mašīnu. Nē. Sāriņ, mums tas neder. Kā viņi tā neklausās, ko es runāju? Neinteresē. Jā? Labi. Negribu tev modināt. Miegs ir svēts. Graužu brokoli un lazdu riekšus. Tā kā nokošu brokoli. Garšīga kombinācija. Stamborēju savu cepuru, tikko piesēdos. Jā, redzēsim, kas tik galu beigās būs. Dēl man saka, tā ir rūķa cepura. Nevar zināt, kas te beigās sanāks. Zinu, ir cilvēki, kuriem ļoti patīk vējains laiks un vējš. Ne man. Man ir tā, ka tagad es sāēdos visu kaut ko saldu. Manī vairs nav nemiera. Jā, teikšu, ka, bet nē, ir neko neveselīgu. Sapēt 2 banānus, dateles, lazdu riekstus, tādus, visu kaut ko, no tādas munīcijas. Un visu laiku, šodien visu dienu nemieris, nepatīkama sajūta. Bet arī viss kaut kas dabā notiek, tāpat arī es kaut ko pārņemu, droši vien, es nezinu. Man tas padara nervozu, tā kā es redzu, ka viss kustas un viss plīvo. Un es tur neko nevaru darīt. Vienkārši tāda vibrācija, kur skatos pa logu un viss tā kustas un šūpojas un tās skaņas ik pa laikam ir. Vējs zvana paskan. Koku galotnes. Jā. Tā vēl šodien zvanīja Oma lauku, bet es biju veikalā un tad tas sanāca ļoti īsi. Viņi gribēja parunāt tieši par to brīdi, par izvešanu. Kaut kādas atmiņas, un viņai šodien smaga sirds, viņa teica. Jā, šodien ir daudz, kur koncerti notiek. Bet es nevarēju ar viņu parunāt tajā brīdī, tad viņa teica, labi, kā ir, tā ir. Māsa piezvanīja, arī ilgi norunāja. Tāda šodien viņa. Uzzīmēju apli un sāku krāsot un atkal ar flomasteriem, bet tik precīzs vārds, ka man viens no ģimenes locekļiem tā arī pateica, ka es teicu, es nevaru pateikt, kas tās pa krāsām, bet pliekanas. Jā, tieši tās flomasteru krāsas ir pliekanas. Līdz ar to, ir forši kaut kas tajā krāsošanā, laikam ir daudz vienkāršāk nekā ar krāsām. Un tas laikam patīk, redziet, visi grib tikai vienkāršāk un vieglāk. Tagad vakarā jau dodos pie kaķīša. Pabarot, pabūt. Un tāda diena, ka es iedomājos tā, vienkārši vien īsti brīdi tā iedomājos. Dzīve taču ir kaut kas vairāk nekā braukt uz veikalu, tīrīt, gatavot ēst. Tas ritenis. Un tad es domāju, tās ir aplamas domas. Ir vairāk un nav vairāk. Jo tieši šī doma īstenībā man reiz sabojāja dzīvi, teiksim tā. Es biju aizbraukusi uz Islandi, un tur 2 dienas, vai kaķis iet viens melns, un 2 dienas pastrādāju zivju rūpnīcā, un man tas likās tik neizturami. Mincīti. Man tas likās tik neizturami tieši šīs domas dēļ. Dzīve ir kaut kas vairāk nekā zivju tīrīšana. Un tā doma ir aplama. Dzīve ir šeit un tagad. Tieši tas, kas ir deguna galā. Pilnīgi melns. Ko, kaķi? Jā. Domā, ka es ar tevi. Es redzu, ka tu pa dienu te visi, kas iet garām. Tu no visiem dabūni kādu pieskārienu, skatienu. Jā. Es zinu mājas, kurās kaķītis dzīvo. Vienkārši tie cilvēki no rīta līdz vakaram ir prom. Un viņš te dežūrē un visu laiku gaida. Visu laiku gaida citus cilvēkus. Tiešām. Un tā mums vieniem paziņām pazūd kaķis.
Nu, jo viņš bija pārāk sabiedrisks. Šausmīgi jocīgi. Es tikko biju pie tā kaķa, un tur atstāta pēkšņi. Es ieraugu, ka guļam istabā deg naktslampiņa. Un es esmu tik pārsteigta, es vienkārši nesaprotu, vai tai lampiņai ir sensors, ka tā lampiņa iedegas. Uzrakstītāji saimniecei, viņi man neko neatbildēja vēl, nu, kā jau ceļojumā. Baigi savādi. Užvietā neumulīgi palika. Ja godīgi, man vienmēr ir tā. Pastāstīšu godīgi. Tad, kad es sanāku vienu pati īrēju kaut kur, tad man bija baila tikai no viena, no spokiem. Tad, kad es ierados kādā mājā, es uzreiz, kā saka, veicu pārunas ar mājas gariem. Tas izklausās smieklīgi, bet es tā kā, nu jā, centos ar viņiem kaut ko sarunāt. Varbūt šeit arī. Nē, es ticu mājas gariņiem. Tā kā tik daudz cilvēku man stāstījuši par visādiem spokiem un ko tur vēl. Vienkārši kopš bērnības, jā. Man lauka oma vienmēr par to daudz stāstīja. Ko tik nestāstīja. Labi, tagad saku jums visu gaišu. Šodien tāda diena. Līdz citai reizei. Paldies par šiem. Paldies par to, ka skatāties. Visu gaišu.